Kā iemācīties spēlēt akordus? Akordi do mažorā. Toniks trīskanis atrodas uz noturīgajām pakāpēm. Tās ir 1., 3., 5. Do mažorā 1. pakāpe ir do, 3. mi un 5. sol. Akords nozīmē, ka mēs spēlējam visas 3 notis kopā. Tad nākamais ir sekstakords. Lai mēs atrastu sekstakordu, mēs saredzam un saucam šīs notis mi, sol, do. Pārliekam kreiso roku, pēc tam labo nokopējam un spēlējam kopā 3 notis. Pirksti mums ir malās 5. 1. un pa vidu kreisai 3., labai 2. pirksts. Nākamais ir kvartsekstakords. Mēs saredzam un nosaucam notis sol, do, mi. Un tikai tad pārliekam kreiso roku uz šīm notīm un labo roku nokopējam tieši tam pašām notīm. Malās atkal ir 1. 5. pirksti, pa vidu kreisai 2., labai 3. pirksts. Un nākamais atkal ir toniks trīskanis do, mi, sol. Uzliekam kreiso roku, labo un spēlējam kopā. Abām rokām 5. 1. pirksti un pa vidu abām ir vienādi 3. pirksti. Uz leju ejot, mēs skatāmies pēc labās rokas. Mi, do, sol. Mēs saredzam šīs notis, nosaucam, nospēlējam labo roku un kreiso roku nokopējam. Atkal malās ir 1. 5. pirksti, pa vidu kreisai 2., labai 3. Nākamās notis ir do, sol, mi. Labā roka, kreiso nokopējam. Malās 1. 5. pirksti, pa vidu kreisai 3., labai 2. pirksts, spēlējam kopā. Un pēdējais atkal ir toniks trīskanis sol, mi, do. Labā roka, kreisā un kopā. Un tad mēs trenējamies spēlēt akordus raitā. Mēs nosaucam galvā domās tās notis, pārliekam kreiso labo roku, spēlējam kopā. Atkal kreisā labā, kopā. Kreisā labā, kopā. Uz leju labā, kreisā, kopā. Labā, kreisā, kopā. Labā, kreisā, kopā. Un tad, kad tu jau zini tās notis un vairākas reizes trenējies, tad tev sanāks uzreiz kopā rokām pārlikt šīs notis.